Ar 25. septembri visās Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās uzsākta vēlētāju apliecību izsniegšana. Vēlētāju apliecības ir paredzētāji tiem vēlētājiem, kuriem uz 6. oktobri kā vienīgais personu apliecinošs dokuments ir personas apliecība un nav derīgas pases. Tiem visiem izdodam vēlētāju apliecības. Šo apliecību var saņemt tās personas, kuras Daugavpils nodaļā ir saņēmušas personas apliecību un kuriem uz 6. oktobri nav cita derīga personu apliecinoša dokumenta. Tas nozīmē pases, ja? Tikai personu apliecība. Tad šīm personām ir sagatavotas vēlētāju apliecības. Pilsoņi, kam ir gan derīga pase, gan ID karte, vēlēšanās var piedalīties tikai uzrādot derīgu pasi vai ID karti un vēlētāju apliecību. Atšķirībā no pašvaldību vai Eiroparlamenta vēlēšanām, vēlot Saimu netiek veidoti iedzīvotāju saraksti. Visi Latvijas iedzīvotāji var balsot jebkurā balsošanas apgabalā un iecirknī. Pēc balsojuma veikšanas pasē tiek ielikt zīmogs, un tieši tādēļ ID karšu īpašniekiem nepieciešamas vēlētāju kartes, lai tajās var ielikt zīmogu. Pēc savas izvēles izdarīšanas vēlētāju karte paliks pie vēlēšanu komisijas pārstāvjiem. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Daugavpils nodaļa kopumā saņēmusi 1491 vēlētāju apliecību. Pirmajās 3 vēlētāju apliecību izsniegšanas dienās tās izņēmuši vien 30 vēlētāji. Tādēļ iedzīvotāji, kuriem nepieciešamas vēlētāju kartes, tiek aicināti tās saulēcīgi izņemt. Kopumā Latvijā uzskaitīti ap 60 000 cilvēku, kuru īpašumā šobrīd ir tikai ID karte, kas ir aptuveni 4% no kopējā valsts iedzīvotāju skaita. Vēlētāju karšu izsniegšana valstī notiks līdz pat vēlēšanu dienai, 6. oktobrim. Evika Muizniece, Ļubova Trane, Daugavpils televīzija.